Man ir liels prieks piedāvāt šo kursu par nācijām un nacionālismu arī, kā saka, mūsdienu situācijā no tā viedokļa raugoties, ka mēs esam ļoti daudz ko labu dzirdējuši par nacionālismu, par to, ka nacionālai pašapziņai ir jāaug Latvijā un tā tālāk. No otras puses mēs arī esam dzirdējuši daudz ko sliktu. Uz tā visu fonu varbūt būtu vērts paskatīties visiem kopā, kas tas nacionālisms tāds īsti ir, kādā veidā viņš ir veidojies, un tieši šādēļ arī tas kurs ir iecerēts. Kas attiecās uz kursa kopējo norisi, tad mēs droši vien, ka iesākumā sāksim ar dažām jēdzienu skaidrošanām tajā ziņā, ka mēs mēģināsim saprast, ka nacionālisms tas obligāti nenozīmē konservatīvisms, antiliberālisms, ksenofobija, nacionālisms ir patiešām nacionālisms. Pēc tam mēs paiesimies mazliet uz priekšu un mēģināsim saprast, kādā veidā tāda nacionālisms ir kļuvis par tādu vienu no mūsdienu modernās politikas pamatjēdzieniem. Jo modernā politika patiesībā ir sākusies savā ziņā ar ideju, ka valsts varai ir jāatrodās tautas rokās. Dažādā veidā tieši vai pastarpināti, bet tautas rokās. Tad jautājums, kā mēs esam nonākuši līdz idejai, ka tai kulturālajai kopībai, proti nācijai tādā kultūras kopības līmenī, ir tad arī jāuzņemās tā valsts pārvaldīšanas funkcija. Tālāk mēs paraudzīsimies mazliet arī uz to, kādi tad ir bijuši tie vēsturiskie priekšnoteikumi, lai 19. gadsimtā, kā visā Eiropā, arī Latvijā, veidotos īpaša kustība, kura tad vēlāk kļūst pazīstama ar nosaukumu latviešu nacionālisms, kura tad lielā mērā piedāvā mums šo latvisko identitāti un ar tās lietas, kuras mēs joprojām asociējam ar latvietību, proti mūsu dziesmas virza Andrejs Pumpurs, latviešu tradicionālās kultūras mantojums, Kronvalda aizsāktās valodas reformas un tam līdzīgas lietas. Kā tas izskatās Eiropas kontekstā un kas tie ir par nosacījumiem, lai kaut kas tam līdzīgs kļūtu iespējams? Un tur ir vesela virkne ar moderniem priekšnosacījumiem. Pirmkārt, tās ir modernās komunikācijas, kas to padara iespējami. Pēc tam, protams, tā ir grāmatu drukāšana, izglītība, kur mēs atceramies, ka jaunlatvieši ārkārtīgi daudz par to iestājās, lai mums visiem būtu pieejama izglītība mātes valodā. Un tad jau pamazām virzoties tuvāk mūsdienu situācijai, proti tai lomai, kā tad nacionālisms ir attīstījies Eiropā pēc Otrā pasaules kara un kādā situācijā mēs esam nonākuši mūsdienu politikā, kad pēc 50 gadu okupācijas Latvija ir atkal piesaka sev kā nacionāla valsts ar visām no tām izrietošajām problēmām. Proti, kāda ir latviskās identitātes loma nacionālā valstī, kādā veidā tad mums vajadzētu nošķirt šos iedzienus starp latviešiem un Latvijas tautu, ko tad īsti nozīmē mums kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, kā latviskai nacionālai valstī vienlaikus iesaistoties Eiropā. Un no tāda viedokļa arī skatoties uz dažādiem tiem populārajiem nošķīrumiem, kurus reizēm piemin saistībā ar nacionālismu, proti, ka mēs par viņiem runāsim un vienlaikus mēģināsim saprast, ka daudzi no viņiem varbūt nav gluži tik vienkārši, kā mēs to ikdienā iedomājamies. Mēs tradicionāli iedomājamies, ka tur tas rietumu nacionālisms, proti briti, francūži ir tas labais, liberālais, politiskais, pilsoniskais, savukārt tas Austrum Eiropas nacionālisms, tur gan vācieši, gan krievi, gan poļi, pa vidu arī latvieši tur kaut kādā veidā ir tie, kas ir tie sliktie, ksenofobiskie, romantiskie, mitoloģiskie. Kaut kādā mērā tas nošķīrums ir pamatots, bet daudzos gadījumos izrādīsies, ka tas varbūt tā nemaz nav un ka tā situācija patiesībā ir krietni kompleksāka. Un visbeidzot arī nonākot pie tā jautājuma, kas notiek īstenībā ar šo veidojumu, kurš modernajā laikmetā ir kļuvis par pašsaprotamu politikas elementu, proti nacionālā valsts, jeb nācija valsts. Ja mēs paskatāmies šobrīd uz pasaules politisko karti, mēs ieraugam, ka viņi ir sadalīti daudzās tādās mazās lupatiņās, tā kā tāds lupatdeģis, kur mēs pieņemam automātiski, ka katrs no viņām ir kaut kāda nacionāla valsts ar savu identitāti, ar savu nāciju, ar savu pašnoteikšanu un tā tālāk. Jautājums, vai šāds modelis vispār pasaulē joprojām ir dzīvotspējīgs un kādas korekcijas viņš piedzīvo šajā laikmetā, kur mēs saucam par globalizāciju. Šis kurs ir iecerēts lielā mērā kā ievada kurs, kuram nav nepieciešams nekādas specifiskas zināšanas, kas noteikti būtu jāgatavojās iepriekš. Nē, tas ir kurs, kā saka, plašam klausītāju lokam. Šajā kursā mēs lasīsim literatūru gan no vienas puses
darbus par nacionālismu, kā to redz mūsdienu sociālās zinātnes. No otras puses, arī pašu nacionālistu darbus. Pirmkārt, protams, latviešu nacionālistu darbus, lai saprastu, kā tad īsti latviešu nacionālisms ir attīstījies un kas ir tie pamatdokumenti un kā šo latviešu nācijas attīstību redz, piemēram, Kronvalds, Juris Alunāns, Andrievs Niedra, un tā tālāk līdz pat mūsu dienām. No tāda viedokļa raugoties, šis kurs būs no vienas puses netik daudz vērsts uz to, lai nosodītu, ka nacionālisms tas ir labi, vai nacionālisms tas ir kaut kas gluži pretēji, kaut kas izcils un ļoti, ļoti slikts, vai ne? Bet šis kurs būs daudz lielākā mērā mēģinājums saprast, kāda tad ir vispār nacionālās identitātes, nācijas un nacionālismu loma mūsdienu pasaulē. Un tieši tāpēc jūs visi esat mīļi gaidīti.